Swedbank e-komercijas sarunās tiekamies ar ekspertiem un uzņēmējiem, lai dalītos pieredzē, kā veiksmīgi attīstīt savu e-veikalu un skaidrotu, kāpēc e-komercija ir teju katra uzņēmuma attīstības atslēga. Šoreiz uz sarunu esmu aicinājis mūzikas tehnoloģiju uzņēmuma Erika Sins dibinātāju Ģirtu Ozoliņu, lai parunātu par uzņēmumu ceļu starptautiskajā un konkurences piesātinātajā tirgū, kā arī vairāk uzzināt par dažādiem e-komercijas risinājumiem, kas Erika Sins palīdz sasniegt klientus visā pasaulē. Sveicināts, Ģirt! Sveiki! Paldies, ka uzaicinājumi. Mēģināšu padalīties. Jā, tieši sāksim ar to. Pastāst lūdzu par uzņēmumu Erika Sins. Kāds bija sākums un kur esat šobrīd? Erika Sins ražo elektroniskos mūzikas instrumentus. Mēs sākām kā modulāro sintezātoru ražotājs. Tagad mēs ražojam jau arī normālus sintezātorus, bungmašīnas, efektu blokus un tam līdzīgi. Es uzņēmumu sāku 2013. gadā, bet tādu īsto dibināšanu es uzskatu, ka ir 2015. gads, kad man piebiedrojās vēl esošie kolēģi tagad vairāki, un tad mēs pamazām sākām attīstīties par lielāku uzņēmumu. Kaut kā pakāpeniski mums ir sanācis kļūt par tādu nozīmīgu un atpazīstamu spēlētāju pasaules mūzikas industrijas jomā. Un līdz tam, ka es, piemēram, pagājušajā nedēļā satiku bijušo RTU elektronikas fakultātes dekānu, un viņš saka, viņam dēls mācās ASV vidusskolā, un tad, kad viņa vidusskolas mūzikas skolotājs pajautāja, no kurienes viņš ir, viņš no Latvijas. Latvijā taču ir labākais sintezātoru ražotājs pasaulē. Prieks dzirdēt, ka panākumi ir gana plaši un pasaules mērogā arī esat zināmi. Iepriekš intervijās arī esmu minējis, ka aptuveni 20% no jūsu produkcijas tiek iegādāta e-veikalā tieši. Ja? Tad jautājums arī, kā nonācāt līdz e-veikalam? Kas bija varbūt tie galvenie apsvērumi tieši izveidot e-veikalu? Tur jāiet mazliet vēsturiski atpakaļ, jo, kad es sāku vēl nekā uzņēmums izstrādāt do-it-yourself komplektus, pašlodējumos komplektus modulāriem sintezātoriem, man pārdošana bija fórumos. Respektīvi, es radīju interesi par to, ko es daru, speciālos mūzikas tehnoloģiju fórumos, kas specializējās vairāk uz do-it-yourself elektroniku. Un tur tā normālā praksa ir tāda, ka projekta radītājs pasaka, reku, es esmu uztaisījis šādu verķi, ja kādam ir interese, DM, tur lai sūta messages un tajā pašā fórumā, un tad tur vienojās, parasti pasaka, cena ir šitāda, vienojās, ka tu nosūtīs un samaksā parasti PayPalā tur. Tas bija pats uzņēmums sākums, kad vēl pat Erika Sins nebija reģistrēts kā legāls uzņēmums, un es komplektus komplektēju pie savu darbu galdu, un tur aiz muguras man bija gulta, kur es savukārt tos pakoju izsūtīšanai. Es sapratu, ka šis hobijs sāk parādīt kaut kādas biznesa pazīmes. Un tāpēc es nolēmu, ka ir jāreģistrē uzņēmums, un tad, kad apjoms auga, tad šādu tiešo ziņu saņemšana un manuāla apstrāde visiem pasūtījumiem kaut kā sāk aizņemt pārāk daudz laika, un tas bija sarežģīti. Un tad man viens bijušais sadarbības partneris no aģentūras, viņš izstrādāja tādas platformas internetveikaliem, un mēs uztaisījām tādu vienkāršu internetveikalu un website, un tad sāku lēnām pārdošanas realizēties šajā internetveikalā. Tas bija tāds pirmais solītis, kad no tādas vienkārši tiešās pārdošanas fórumā. Un tagad, protams, ir citādi, ka ir Etsy platformas un vēl dažādas veidi, kā var tirgot produkciju bez savu internetu veikalu, bet tādā laikā bija tāds loģisks solis, ka vajag. Jūs eksportējat gandrīz visus savus produktus ar lielāko noietu ārpus Latvijas, ASV, Eiropa. Vai ir kādas būtiskas nianses, kas viņi jāņem vērā, lai e-veikalu veidotu tieši ārzemju tirgu? Tās nianses ir atkarīgas no tā, kādas ir atkal tādas tālajošas ambīcijas pašam uzņēmumam vai ražotājam. Jo
Protams, ka var taisīt rudimentālus e-veikalus, kur vienkārši ienāk pasūtījums, tad pats izrakst rēķinus un tam līdzīgi. Protams, ka šobrīd ir platformas, kas to nodrošina automātiski, bet, protams, ka tirgi atšķirās, jo kaut vai likumdošana par nodokļu aplikšanu. Ja, ir jāzina, ka, piemēram, eksportējot uz Ameriku un eksportējot uzņēmumiem Eiropas Savienībā, kam ir Eiropas Savienības PVN reģistrācija, tur PVN nav jāpiemēro. Savukārt, ja pārdod produkciju gala patērētājiem, tad atkal pēc Eiropas Savienības regulām ir jāpiemēro jau pāris gadus tās valsts PVN, uz kuru tiek eksportēts. Respektīvi, tās nianses ir jāņem vērā, lai pēc tam nav problēmas nodokļu atskaitēs, jo tie pēc tam novērst tās situācijas, ka tu esi nepareizi aprēķinājis PVN, ir daudz sarežģītāk nekā jau sākotnēji paredzēt, ka tas jau ir pareizi aprēķināts. Tā ir tāda nianse. Ļoti ir jāpadomā arī par loģistiku, jo piemēram, daudzi klienti tagad izlutināti ar Amazon ātrajām piegādēm, viņi negrib ilgi gaidīt, piemēram, pasūtījumu, tāpēc, ir vēlams, lai, ja gribās lai jūsu veikalā ir atkārtoti pirkumi, tad ir vēlams, lai ir labas loģistikas ķēdes nodrošināts. Ja ienāk pasūtījums, lai tas tiek izsūtīts ātri un arī klients galā saņem to pasūtījumu ātri. Norēķinu sistēmas, protams, ir vajadzīgas vai industrijai specifiskas vai tajā valstī tādas vispār pieņemtas norēķinu sistēmas, kā klients samaksā par pasūtījumu. Kas ir tās būtiskākās atšķirības dažādos tirgos, kuras norēķina metodas varbūt arī pircēji izvēlās un kuras ir tās pieprasītākās, kas varbūt iespējams ir atšķiras no Latvijas tirgus? Es pieņemu, ka ir arī atšķirības starp industrijām. Teiksim, mūsu industrijā, sevišķi ar gala patērētājiem, kas ir B2C klienti, PayPal ir industrijas standarts, un lielākā daļa maksājuma ienāk tieši PayPalā. Bet, protams, kartes arī ir ļoti svarīgas kā norēķinu sistēma, un mums apmēram trešdaļa pirkumu ir karšu norēķini, un, protams, ka tiem ir jābūt ērti veicamiem un droši pārbaudāmiem, lai klientam ir sajūta, ka viņš norēķinās pie uzticama pārdevēja. Protams, ka viens ir uzņēmuma reputācija, un Erika Sinds mūzikas aprindās ir zinām, bet ja tas ir jauns internetu veikals un tas ir jauns kaut kāds inovatīvs produkts, tad skaidrs, ka ir jābūt pārliecībai otrā pusē pircējam, ka viņš maksā uzticamam pārdevējam. Ja? Tāpēc tā ir lielāka priekšrocība karšu norēķiniem, jo tur tomēr tā pārbaude par darījumu ir daudz nopietnāka. Ja? Runājot par mājaslapu, vai tā ir pielāgota arī tam, ka B2B klienti var veikt arī maksājumus un pasūtījumus tur? Ir atkal dažādi biznesa modeļi, ka mājaslapa ir tas pirmais saskars punkts. Un tad, protams, ir jautājums, kas notiek tajā backendā, vai ne, kas notiek aiz mājaslapas uzņēmuma neredzamajā sistēmā, ko klients neredz. Mums šī integrācija ir veikta ļoti, ļoti cieši, varbūt pat daudz. Mēs tagad darbojamies pie tā, lai e-veikalu nodalītu no mūsu biznesa vadības sistēmas kopējās. Bet kas notiek mūsu mājaslapā specifiski, tad klients veic pirkumu un automātiski šis pirkums tiek sinhronizēts ar mūsu sadarbības partneru loģistikas uzņēmumu, kur viņi online aprēķina, cik būs sūtīšanas izmaksas, informācija tiek padota atpakaļ, tikko ir norēķins veikts, sistēma automātiski apstiprina, ka norēķins ir veikts, un loģistikas uzņēmums noskanē EAN kodus un iepako konkrēto pasūtījumu un izsūta viņu. Mums tieši tāds pats process ir arī ar B2B klientiem, jeb vairumtirgotājiem, kam ir savi internetu veikali, kur mums ir apmēram
80–85% mūsu pasūtījumu īstenībā ir B2B klienti. Un viņiem tā pircēja pieredze īstenībā ir ļoti līdzīga. Bet mums šis internetu veikals ir uztaisīts tik labi, ka pat lielie vairumtirgotāji, tur tāds Thomann D, kas ir mega mūzikas instrumentu tirgotājs, viņiem ir 80% mūzikas instrumentu tirgus Eiropā. Viņi arī izmanto mūsu sistēmu savu pasūtīšanu veikšanai, jo viņiem, protams, katram lielajam uzņēmumam ir sava iekšējā sistēma, kā tiek izveidot pasūtījumi. Un parasti tas tā, ka viņi izveido savu pasūtījumu, vai nu sūta failu, vai vienkārši Excel lapu, ka lūk, mēs gribam pasūtīt šos te vērķus. Savukārt mūsu pasūtījuma sistēma internetu veikalā ir uztaisīta tik ērti, ka Thomanns arī izmanto mūsu sistēmu, nevis sūta mums Excel lapu. Tā kā tas mūsu pusē tas ir tā kā daudz ērtāk, jo mums nav manuāli jāapstrādā atsevišķi pasūtījumi. No acīm redzot, Thomanns arī ir sapratuši, ka viņiem tas ir ērtāk, jo šie pasūtījumi atkal ir nekļūdīgi, tur nav iespēja kļūdīties, ievadot datus vēlreiz. Un abas puses ir ieguvēji. Tā kā šis te pircēja pieredze, izmantojot internetu veikalu, ir ļoti, ļoti svarīga. Un arī tas, kādas ir sekas tam tālāk sistēmām, šim pirkumu veikšanai. Tev ir arī pieredze reklāmas nozarē. Kāda ir tavi novērojumi, kā visveiksmīgāk popularizēt e-veikalu, kas tavuprāt strādā un kas nestrādā? Nākas nonākt tā kā pretrunā ar to, ko es 20 gadus iepriekš darīju, pirms es nodibināju uzņēmumu, jo reklāmas tā ideja jau pēc būtības ir padarīt produktu vai pakalpojumu vairāk cool. Protams, ka tur citas lietas, tur atpazīstami visveicināšana un tam līdzīgi, bet tā brenda veidošana būtībā nozīmē produktu padarīšanu par interesantāku, iekārojamāku un tam līdzīgi. Tad, kad kādreiz es tikos ar klientiem, tad parasti cilvēki virs 40, kas bija pašveidoti uzņēmēji. Viņi teica, nē, produkts ir galvenais, reklāma tā ir naudas izšķērdēšana. Ja ir labs produkts, cilvēki pirks tāpat. Nesūdi viņi nepirks, ja viņi pat nezinās par to produktu. Kaut vai sākam ar to, ka ir loģiskie soļi, kas ir reklāmas uzdevumi. Mūsu gadījumā ir tā, ka mēs tiešā reklāmā neesam investējuši gandrīz nemaz. Mūsu atpazīstamību mēs veidojam caur sadarbību ar mēdījiem, sabiedrisko attiecību metodēm, sadarbību ar mūziķiem, kas izmanto mūsu instrumentus. YouTuberi, protams, influenceri, kur savukārt visbiežāk darbojās, viņi neņem naudu par to, ko viņi dara, jo labi YouTuberi, viņi darbojās no tā, ka viņiem ir daudz skatījumu un viņi ir tā kā affiliate linkus viņi izmanto un tam līdzīgi. Tad mums šī atpazīstamības veicināšana notiek caur sabiedrisko attiecību un metodēm un atsaucēm no klientiem. Savukārt tas, kas veido reputāciju, tas ir šis te produkts, kas runā pats par sevi. Un mums tiešām ir instrumenti, kas būtiski atšķirās no citiem tirgū pieejamiem un mūziķi tiešām un eksperti apbrīno, kā mēs, protams, uztaisīt tik labus instrumentus vai tik labus lietotāju interfeisus, ka šie instrumenti ir prieks lietot. Respektīvi, es nevaru pateikt internetu veikalu lietotājiem, izvietojiet reklāmu tur un viss būs labi. Ja? Īstenībā ir vairāki aspekti. Sadarbojoties ar mēdījiem, influenceriem, ar produktu lietotājiem, lai būtu labas atsauksmes un nodrošiniet labu produktu un labu pakalpojumu. Jo arī pie vislabākā produkta, ja šis produkts ir jāgaida pusgadu, piemēram, cilvēks būs vīlies jebkurā gadījumā. Ja? Tā kā tas īstenībā reducējās uz tādiem mārketinga pamatiem, ja, kas ir labs produkts, laba loģistika, laba pieejamība, un tad, protams, seko reputācija
un atpazīstamību. Vai ir bijušas arī kādas lielākas mācības un izaicinājumi attīstot uzņēmumu tieši e-komercijas virzienā? Jebkura izmaiņa uzņēmumā, tas vienmēr ir izaicinājums. Viņš rodās no kaut kādas vajadzības. Ja šobrīd mums ir 3. versija mūsu internetu veikalam, jo tad sākumā es vienkārši pārdevu produktus fórumos. Pēc tam, kad es nodibināju uzņēmumu, es uztaisīju mazo internetu veikalu, kam bija ļoti tāda pamata funkcionalitāte. Tad, kad uzņēmums attīstījās, mēs sapratām, ka šī pamata funkcionalitāte jau nenodrošina tādu jēdzīgu pārdošanas procesu un kontroli pār finanšu plūsmu. Mēs uztaisījām uzlabotu e-veikalu versiju. Un tad, kad uzņēmums jau bija pietiekami liels, mēs sapratām, ka arī šis risinājums nepietiek. Mums vajag vairāk tādu dinamiskāku un vēl vairāk integrētu risinājumu, kur e-veikals ir cieši integrēts ar loģistikas sistēmu, ar ražošanas sistēmu, jo mums ir jāsaprot, kuri instrumenti sāk mums iet uz beigām, kur ražošanu jāplāno laicīgi, ar finanšu atskaitēm, jo mēs vienkārši varam eksportēt visus datus, lai grāmatvedība pēc tam var tos apstrādāt un sagatavot atskaites vidam un tam līdzīgi. Tā kā tas teiciens, ka skopais maksā 2 reizes, šī gadījumā īsti nestrādā, jo sākot uzņēmumu, protams, visiem ir tās rozā brilles, un liekas, ka tur strauji attīstīsies un tā, bet ja jums nav milzīgs investors, kas atbalsta uzņēmumu attīstību un var uztaisīt uzreiz šo e-komercijas risinājumu tādu, kas ir 5-10 gadu perspektīvai, varbūt nevajag. Ja? Sākam ar maziem solīšiem un tagad pie kam ir gatavi e-komercijas risinājumi, kurus var nomāt. Un, šobrīd tas ir daudz vieglāk realizējams. Un tad, ja uzņēmums paveicās un uzņēmums attīstās, tad, protams, var taisīt advancētāks risinājumus jau un pielāgot to esošajam uzņēmumu situācijai. Sevišķi, ja jūs pats personīgi uzņematies risku par šo te uzņēmumu, tad labāk iet soli pa solim un adaptēt e-komercijas risinājumu esošajai uzņēmuma situācijai. Te jau minēja, ka savu uzņēmēju ceļu sāki guļamistabā, konstruējot pirmos sintezatoru moduļus, taču tagad Erika Sints ir viens no vadošajiem elektronisko mūzikas instrumentu ražotājiem pasaulē. Kādi būtu tavi ceļavārdi citiem uzņēmējiem, kuri saredz, ka viņu produkts būtu vērtīgs arī ārpus Latvijas dzīvojošajiem? Manuprāt, atbildīgi uzņēmumi ir sākt tikai tad, ja jūs redzat, ka ir perspektīva eksporta tirgos. Jo Latvijā ir pietiekami daudz uzņēmumu, tik daudz dažādās jomās, un Latvijas tirgus ir limitēts. Mums iedzīvotājiem ir tik daudz šis te pieejamais resurs, ko tērēt, cik ir. Un ja jūs sākat uzņēmumu, kas ir paredzēts galvenokārt uz Latvijas iedzīvotāju tirgu, tad jūs automātiski atņemsiet kaut kādu daļu no resursiem citiem uzņēmumiem, pat ja tie nav tiešie konkurenti. Jo, ja jūs izdomājat tur superīgāko servisu, kas dara kaut ko, tad tik un tā zināma daļa naudas no cilvēku maciņa aizies tam superīgajam servisam un viņi neaizies citiem uzņēmējiem. Tā kā obligāti uzreiz uztaisat tādu kontroli jautājumu, vai šis te pakalpojums vai produkts kaut kādā mērā ir interesants eksporta tirgiem. Nebaidieties likt savai mājaslapai beigās .lv, jo man tad, kad es atkal sāku uzņēmumu, bija viens tāds slavens uzņēmums, kurš Kickstarterī tur bija izcēlis milzīgas summas, un es tur viņiem runājos, un viņš ir obligāti lietas erikasins.com, tāpēc, ka tāds .lv ir
nevienam neko neizsaka, nekādu uzticību nerada un tā. Es to tā kā uzklausīju, bet es pie sevis padomāju, nē. Latvija būs nozīmīga valsts mūzikas tehnoloģijās. Un ja vidusskolas skolotājs Amerikā pasaka, ka Latvija ir valsts, kur ražo vislabākos sintezators pasaulē, man šķiet tas tāds, labs sasniegums ir. Lūk. Tā kā jā, liekat .lv un esat Latvijas vārdu pasaulē. Paldies, Dzird, par ļoti interesanto sarunu. Ja jums rodas kādi papildus jautājumi par e-komercijas maksājumu risinājumiem tieši jūsu uzņēmumam, droši sazinieties ar mūsu konsultantiem, lai atrastu piemērotāko risinājumu jūsu uzņēmumam, kā arī dažādus pieredzes stāstus, ekspertu padomus un idejas e-veikala izveidei varat lasīt Swedbank blogā. Uz tikšanos!